Jau tā diena beidzot ir pienākusi. Mēs braucam pakaļ Nissana motoram. Viss te ir sadarīts, trubiņas ir uzliktas. Tā neko, brauksim ar Strasdiņu pakaļ motoram! Davai motoru laižam! Davai laižam! Tā, jaunās, vecās, citas detaļas. Te būs daudz labāk. Tagad tikai jāpievelk ar kaut kādiem nesaprotamiem ņūtoniem. Tā, un nesaprotamie ņūtoni mums izrādījās 36. Ķotka, varam darboties tālāk. Tā, esam uzstādījuši kloķvārpstu un mazliet pieķēruši skrūves, jo var būt nianses. Un tās nianses šobrīd ir tādas, ka kloķvārpstei ir šādi mazliet jākustās. Tā ir aksiālā kustība, un tā mums šobrīd ir pārāk maza. Mums ir tikai pāris simdeļas, kas ir par mazu. Līdz ar to meklēsim, kāpēc tik maza brīvkustība. Šeit ir tā, tad mēs redzam plate pa virsu. Un atsevišķi kakliņi kloķvārpstei. Un šis aksiālais kakliņš var mazliet nostāties uz vienu vai otru pusi pie salikšanas, un to var nepiefiksēt. Un savelk, un bišķiņi nav tā kā vajag. Tāpēc tu tās atradīsim kašķi, un gan jau būs viss labi. 2 hours later. Tā, šoreiz ne bez jautrības panācām, lai pareizā brīvkustība aptuveni 6 simdeļas. Bet pie pilnīgas kloķvārpstas novilkšanas mums viņa palika stingra, nepatīkami stingra. Līdz ar to mēs zinām, ka mērs ir ļoti pareizs kloķvārpstei un viņa ir taisna. Tāpēc meklēsim, kur ir vēl problēma, jo dzinējs, es nemaldos, atnāca mums izjauktā veidā vispār pa detaļām, un visas detaļas mēs te izmantojam no spaiņa un kastēm. Tāpēc skatāmies un meklējam, kas mums te nepatīk. Jautrie meklējumi mūs ir novaduši pie tā, ka šeit mums viss ir labi. Blokā kloķvārsta, protams, mums vēl joprojām ir taisna, kas, protams, priecē. Bet ir atradies kašķītis. Tātad mēs redzam, ka mums spiežās šāles. Un spiežās tieši aksiālā šāle. ACL tas ir. Te redz ir atspiedies šeit pleķītis. Bet tas nav iemesls. Iemesls ir šeit. Te var ļoti labi redzēt gar maliņu, kā viņš spiežās. Un viņam nepatīkās kaut kas. Protams, ka pagaidām to īsti nevar saprast. Mēdz būt brāķīši. Kaut kā mēģināšu viņu pamērīt. Nē, bet viņa ir pamērīta. Visur izmērs atbilst īstenībai. Bet viņai var būt kaut kāda ģeometriska problēma. Un viņa spiežās un neguļās. Tātad iedzīvojumi turpinās. Kloķvārps, protams, griežās, bet griežās neforši. Tā viņai nav jāgriežās, tāpēc turpinu meklēt. Pareizāk risināt, kāpēc metās kroplīts un nav tā kā feng shui darbojamies. Tā, mēramies un daramies. Īsumā ielikām pirmo šāli. Ielikām problemātisko šāli un pievilkām. Tā, lai pavisam sirdsmiers, jo sausā veidā šīs šāles ir mazliet plānākas nekā problemātiskā šāle, bet tas tā kā būtu simdaļa. Tagad savilktā veidā mums ir 2,5 simdaļas atšķirība vietā, kur vajag kloķvārpstai vietu. Līdz ar to mums kloķvārpsta nesprūst, bet
šī šāle ir ar deformāciju kaut kādu, un viņa neguļās, un pēc fakta, tāpēc viņa spiežās. Tātad 2,5 simdeļas ir mazāks atvērums tur un nekā šeit, un ar to jau pietiek, jo darba pielaide ir apmēram 4 līdz 6, teiksim, mums ir tagad tā, kad pietrūkst. Un tāpēc mums ķerās un ķīlējās kloķvārpsta mazliet. Jādomā kaut kāda cita šāle. Mēs teikt runājam vispār par mata biezumu. Vidēji cilvēka mats ir 6 simdeļas apmēram. Un tad nu mums te atšķirība ir trešdaļa matā, pusmatā atšķirība. Un ar to mums nepietiek, lai kloķvārpsta smuki grieztos un pēc tam neizdomātu kaut kādā veidā uzķepēt vai aizķert, uzkosties un tā tālāk. Līdz ar to domāsim, ko darīsim, meklēsim citus šālus visdrīzāk. Tā, lai garu un plaši nestāstītu, kas ir sanācis ciparos ar mērinstrumentiem, uzliku plastalīnu, tā lai mēs redzam, kas mums šādā veidā zīmējas. Tātad vidējais kakls mums ir ļoti šaurs, un šitas ir ļoti normāls. Līdz ar to mēs šo kloķvārpstu noslīpēsim, lai mums ir pareizais mērs pret šāli. Kopumā ir tā, ka vidējā šāles vieta ir par simdeļu šaurāka. Nezinu, kā rūpnīca to ir dabūjusi gatavu, bet rūpnīcai nāk arī kalibrētās šāles dažādos izmēros. Šeit var redzēt, kur ir sadrukāti cipariņi, lai var sakombinēt pareizās šāles. Attiecīgi šeit uz kloķvārpstas ir 1, 2, 1, 2, 1. Bet arī ar tādām šālēm nevarētu sakombinēt, lai mums te būtu pareizā pielaide. Līdz ar to mēs viņu pieslīpēsim un viss būs tā kā vajag. Nu, šitā vienkārši ir pārskatāmāk. Nu, var ļoti labi redzēt, kāda pļaka. Te ir aptuveni 4 simdeļas, un šeit ir aptuveni 2 simdeļas, kas ir par maz. Viņa, protams, neapstājās, bet sāk pieķīlēt, un tas nav forši. Es kaut ko atvedu Marekam. Pussalīts bloks. Iespējams, ka redzējāt jau kaut ko. Bet ko es Marekam atvedu? Kaut ko nenormāli ekskluzīvu. Kaut ko tādu vēl nav. Nu, pirmo reizi dzīvē es nopircis lietotas šāls. Nu, klients sūta mūziku, bļājas. Klients sūta mūziku. Kā viņam ir gājis iepriekšējā dzīvē? Nu, ir bišķiņ negājis. Nu, ko teiksi? Nu, ātrajā versijā tikai tā. Jā, bet nu nav jau zināms, vai jaunas būtu labāks. Vai vēl viens jauns būtu tikpat labs. Gračajā kaut kā tā mums tas sanāca iegriezies pie Mareka. Nu, tikpat resni. Nu, bet tas ir tikpat slikti resni. Jā. Tad ka Mareks noņēma nost grīdlu, kur var redzēt, kur viņš tur ir kloķenī bāžušies bišķiņi. Kā jau pieeja, kā īstam sporta motoram, ka man patiesībā tur līdz sportam tikai nosaukums. Vienīgās sporta detaļas un tās pašas bezsūdīgas. Bļai, nu huj. Es atvainojos. Nav. Kaut kas ar to kaklu nav. Te ir kaut kāda mērcīte visā šajā pasākumā. Var jau būt, ka vēl kāds. Pīti. Atlaižam vidējo kakliņu. Sink. Jauki, ne? Arī lietotā šāle nepalīdzēja. Tā tad Meklēju nākamos piedzīvojumus. Ķipa. Starterim jau būs vienalga.
striķim arī. Pieslīpēšana, protams, nenozīmē, ka mēs viņu ar fleksi, tā teikt, pielabojām. Mēs akurāti samazinājām kakliņa diametru ar slīpēšanu. Ar slīpēšanu un pulēšanu. Protams, ka plakne no tā necieš nekādā veidā. Tatararā, Valdi! Viss ķotka. Ir problēma, kloķiem griežas. Jā, griežās, bet tā kā Vilkātne salā. Tā, formalitātes pēc pamērījām gredzenu atstarpes. Uztraukumam nav pamata. Bloks ir tik daudz sadilis, kad gredzenu atstarpes ir aptuveni par trešdaļu lielākas nekā vajadzētu. Un vienīgais labums visā tajā ir, kad nav jāpievīlē gredzeni, lai iegūtu pareizas atstarpes. Tā, nākamais mums ir svaigi nolietots eļas sūknis. Protams, kad dzīve viņu ir, pareizāk sakot, dzīve viņu nav lutinājusi, bet mazliet kaut ko uzfrišināsim. Un liksim viņam vēl dzīvot. Te reku mēs bišķiņ jau uzslīpējām, atsvaidzinājām mazliet, pielabosim zobratu. Un, lai tā būda rūc, nomainīsim saļņiku, blīvslēgu, kloķvārpstas. Reku, mums ir jauks komplektiņš. Tas vismaz ir jauns. Tā, budžeta motors lēnām top. Kaut kas mums te ir salicies. Eļas sūknis, ūdens sūknis jauns, aizmugurējais saļņīgs ir pielipis un pat sadilušie virzuļi smaida. Droši vien jau ka gaida, kad galvu uzliksim virsū. Nu, prieks, kur tu rodies. Visi smaidīgi, laižam, turpinam un daramies. Tā, slavenā nebudžeta blīve. Tā, te neviens nesmaida, te gan smaida un galva. Krāmējam virsū. Kurš zina, ar kādu spēku jāpievieno galva Nissanam pie bloka, rakstiet komentārā. Reizēm, kad prātu sāk nest uz muļķībām, sāc nodarboties ar visai nevajadzīgām lietām. Uztaisīju Nissanam melnu skrūvīti. Aiz gara laika, protams, ka skrūve bija apmēram šāda. Kārtīgs benzīna galva noteikti varētu atpazīt šo centrālo skrūvi skriemelim. Pēc tam viņa kļuva šāda, nosmilšota, tad mazliet uzpucēta, nopulēta un beigās nomelnināta. Tā, lai smukiņi ir melnināšana ar šādu te vērķi. Varat pamēģināt kādreiz. Kad gribētos teikt, nav ko darīt, bet tā kā nes uz kaut kādām muļķībām, tad sāc krāmēties ar dīvainām lietām. Tā, dzinējs mums ir līdz šādai stadijai ticis. Sadalenes ir iestatītas un šis un tas. Te mums ir papildus eļas attece. Nu, kaut kā tik tālu ir. Atgādināšu, ka te mums nekas nav noticis uzlabošanas ziņā. Motoram ir tikai neliela daļa jaunu detaļu. Pārējais viss ir stipri palietots. Nu, lūk. Un tagad mums ir jāsaliek vārstu vāki, lai te eļļas neskrien tik traki ārā pa karteru ventilāciju. Un gribētos pieskrūvēt ar smukākām skrūvītēm, bet skrūvītes ir šādas. Tad, nu, laikam nāksies pameklēt kaut kur šeit. Kaut ko. Cerību lāde. Lūk, vārstu vāki mums ir kaut kādi šādi sarkanīgi. Un interesanti ir, kad šeit priekšējais vāks mums piedāvājumā ir šāds. Kāds ir, tāds ir. Šeit būs šādi un vārstu vāki būs šādi. Raibiņš būs, raibiņš. Bet, nu, būs. Tā kā kaut ko klonējam tālāk. Atradu kastēs izplūdes kolektoru, paņēmu apskatīties. Un, ko mēs te redzam, izrādās, mums te ir plaisas.
visādas plaisas. Zvans Valdim, vai ir vēl kaut kur dabonams šitāds te izplūdes trakts. Paskaidro. Šitās te aizvedīsim. Varēsiet turpināt šo spēli. Šitas te ir jāpieliek tas vanos. Jā. Nu ko, motors veiksmīgi iekrāmēts. Tāds. Tikai tūdžies, es tikai īsāk. Zinātāji zinās, ka C18. Reiku, nu tāds tas motors nav jau bēmbis, protams, bet, nu... Tiešām šeit zinājām, tik daudz trubiņas vajadzēs? Jā, man liekas, jā. What the hell? Saimnieks atbrauc. Mārķis nāc, pastāstīs, ko mēs esam izdarījuši. Jā, pēc ar Marikam es skatos, te komplektā ir viena gāles blība, bet nu... Pasties, ir uzlikti? Nu Ir, ne? Viss čil. Valdu var nezvanīt. Okay. S13 updates ir palikusi apmēram nedēļa līdz mašīnai būtu gatavai. Īstenībā ir diezgan reāli. Motors ir atvests pie mums. Es nezinu, kurš no čaļiem ir pacenties, bet kapots ir nolaidies vienā līmenī ar lampām. Paliek cerīgāk, vienkārši par cik tai mašīnai bija griezts nost pūrns, tad bija kaut kādas bažas par to, ka sanāks kaut ko saregulēt, bet te jau ir kaut kādas reāls cerības, kad sanāks. Šitais iet tur iekšā un aizdedzis atslēgu pagriežam braucam. Aizdedzis atslēgu ir mašīnā. Kur paskatās. Klik, klik. Nu, nelec. Jā, kā viņi var lehti nav aķīts ielikt. Es gaidīju. Nu kāds tīzlovu teikumu pateiks. Nu jā, ir aķīts jau. Ok, ir uzvirpots jau, neuzvirpots hidroskātā dabūju. Bišķiņ te novirpojām nost, lai smukāk izskatās. Jāuztaisa supermods, kas ir kaulas veitas atplūde uz karteru. Te jau ir turbīnas atplūde. Te jāpiemetina jāuztaisa tādu, kas būs gals atplūdes. Tie, kas nezina. RB26 motors, tas ir tikai 4 cilindru versijā palielam. Viņam problēma ir tāda, ka augstos apgriezienos eļļa pa daudz sakrājās un karoči tur viss slikti. Tāpēc viņai vajag papildus drēnu uztaisīt un to vajag ieblēst te karterī. Viss jāsaliek, lai pareizo leņķi notrāpītu ar šo šļauku, kur viņai jāiet. Lai uzlikt turbīnu, vajag kolektoru uzlikt. Kolektorus. Šitāds te čugunieks viņiem nāk. Protams, viņi visi ir palielam saplaisājuši vienmēr, bet šitas ir tā baigi stulbi saplaisājis. Plaisa arī ir, kur šeit ir aizgājusi. Var redzēt, nevar redzēt, tikai jau ko varat redzēt. Tas, ka viņš tur iekšā ir ieplīs, tas vēl pofīgi nekas nenotiks palielam. Bet tā plaisa jau, kas ir šī, tā jau ir tāda, kas iznāk te uz āru. Var jau redzēt, te, kur tas melnais not good. Tad, nu, karoči atvedat citu kolektoru tādā pašā stāvoklī. Tikai, nu, viņam ir tikai viena plaisa iekšā. And that's fine. Jo tā plaisa ir, viņš ir twin scrolls attiecīgi divi. Reku, 1. un 4. pūš šitenī pusē, un 2. un 3. blēštē. Un tad šitās tā nav kolektora apakš, tā ir starpsiena starp runneriem. Un arī tur ir plaisa, viņi neko mums neietekmēs. Nekas te arī nenolūzīs, viņas metināt no jēgas, viņi tāpat salūst. Ne, bet saplaisā pēc tam vienkārši karoči uzkuršināju, nokrēsoju. Variet likt virsū un mērīt. Nestok turbīne un bišķiņu vajag modificēt. Karoči Strazdiņš profesionāls vienkārši. Tā, atplūda, neskatoties.
Nu, nē, te ir normāli samitināts no abām pusēm, plus eļas līmenis ir reāli kaut kur šitien te. Man vienkārši nepatīk, ja kaut kur Sočī kaut kas te vēl apkārt ar epoksīdu uzglēz. Pusautomātu medināt, bet tur viss ir stīgā, nenofilmē tikai. Nu jā, visas šļaukas vajag bišķiņu pielocīt. Viņas tādas vecas, un tad viņas tādas bišķiņu sarežģīti pielocīt, nesalokot tā, lai viņas aizmučījās ciet. Šamējais te gatavs, te čiki. Karoči, ir nianses. Viens kronšteins te netiks izmantots vairāk. Teorētiski viņu var izmantot, ja tu taisīšu adapteru vēl, bet nu, tas sīkums. Karš tur viss procesā. Tas, ko es nācis pār jums parādīt. Un seja netīri, ja? Nice. Tas, ko es nācu par parādīt. Turbo atplūde arī vajadzēja pārmetināt bišķi citi izmēri. Turbīna iegriezta bišķiņu savādāk, lai tu neskatās. Vajag sagatavot veca detaļa, kā parasti visi stūrīši apdauzīti. What I usually do. Un tad pasaulē ātrākais veids, kā nokrāsot vajag. Pačau! Bang, bang, bang! No! 5-minute crafts. Te pat ziniet, kā, nu jūs sapratāt. Te nav ko piebilst. Čotka. Ready to paint. Henry pro tips. Savilcēju. Otrādāk čik. Nu, ticiet man, viņš nekur nenokratīs. Var... Un pakārt. Davai, čau. Tīru eļas padeves trubiņu. Nu, jūs sapratāt, jā? Vienmēr jāčako visas detaļas, lai nav štādi piedzīvojumi. Pēc tam domā, kāpēc turbīna nokāvusies vai kāpēc tev kaut kas vēl izbeidzās. Tāpēc tas parasti aizņem ilgāku laiku salikt kopā kaut ko nekā izjaukt, jo tu vienkārši jāpievērš uzmanību visādiem sīkumiem. Nu, Nissan stop. Kaut kas jau izdarīts, tagad ir tāds reāls ķūneru lieta. Ir vienkārši, mums nav nekas baigais sarežģītais, bet tas bez tā nekādīgi nevar. Mēs liekam sporta, sporta Valbaro degvielas sūkni. Jo tas ir svarīga lieta, lai kaut kādu bišķu vairāk par stoku power. Nu, protams, stoku jau sūknis bija beidzies un tam būtu jābūt. Tagad Valbaro var nopirkt oriģinālos. Es pat interkārā varēju. Nē, var, bet vai šito FMVC novirkām. Arī sarkanēm tāds pats būs. 2-in-1, kas ir svarīgi. Jā, nu ir obligāti jāsaglabā šie oriģinālie plasmasiņi, kas ir cauri, jo viņi ļoti efektīvi ietaisīt. Ja tev jātaisa cauri, nu, tā kā jātaisa, tad tu nevar normāli uztaisīt hermetiski un baigais čakars, lai tas vats būtu sakarīgs un hermetisks, jā. Protams, kaut kādā brīdī šie pie kaut kāda lielāka sūkņa, bet nu tad jau sāk jau ārējie sūkņi, kad šie vadi ir par mazu. Bet viņi šim visam ļoti labi pietiks te jaudēji mūs un tā kā jāpielodē un viss un go. Šeit ar citu bija kaut kāds lielāks sūknis pirms tam virsū. Te arī bija kaut kāds kronšteins metināts. Un te vadu bija vienkārši pa 2 izmantot. Nu, kā tā arī 2 plus, dara, 2 mīnus. Jā, tā arī dara, lai ekstra niknāk būtu. Visādi varianti, bet mēs darām vienkārši un pareizi, teiksim tā, neko tu paik nesarežģījot. Ok, sūknis mums ir gatavs. Tagad atliek tikai savilkt štekerus. Man šķiet, ka viens štekeris mums nav, tas būs kaut kur jāmeklē. Valdīgi viņu jānogriež no kaut kādas vēl briesmīgākas mašīnas, kuras es neticu, ka varbūt to briesmīgāk par šo, bet nu. Un jā, tad reisim liek kopā, savienot šļaukas un šķilt dziesmā. $22, brand new. Boom, matam virsū. Boom. Jūs neredzējāt, kā es kad 4 stundas čakarējos, lai šito špiļku izurbtu un ieliktu jaunu špiļku. 2 viļņgriežu nolauz pēc tam. Crazy, koroči. Fails.
Ir, protams, speciāli atslēga, lai arī šitā varētu uztaisīt tos ņūtons, bet te mēs paskatāmies. Aha, un tad, viss, done. Satīrīts, salikts, pieskrūvēts, viss sagriezts kā vajag. Pirms liek virsū ieblēst te bišķiņa eļu, nezinu, cik viņi ilgi nostāviesies bez vispār nekā. Tad jau varēs skrūvēt klāt. Ojej. Šmucinieks. Tā vēl meta. Original Nissan Pack. Kamēr modri izkrāso un gatavo atlikušās detaļas, mans uzdevums šodien ir tikt galā ar motoru ieplūdes pusi un trubām un tādām lietām. Strazdiņš mums jau ir, kur smuki visu salicis šajā pusē. Lūk, un tad, man ir no šī krastī kolektora jāatrod tās pašas detaļas un jāpārnes viss uz šajieni, lai varētu skrūvēt klāt. Plus visas trubas jāsabūvē apkārt siltummainim un viss, kas iet uz apsildi un tam līdzīgi. Tā kā ieslēgs timelapsu un mēģinās likt kopā. Tā, es aizmirsu ieslēgt to tur, bet es kaut kādas trubas jau pārlicis, neiet baigi. Grūti atcerēties visu ir un pat pārlikt no tā tur, bet šitas jau gandrīz tukšs. Tik daudz vēl jāsaliek. Chinese komplektiņš, bet they're slowly getting there. Kad atved? Maksimāru. Mēs tāsmies nekādīgi. Vispār nekādīgi. Jā, da. Ļoti garšīgi pīt. Širā man mīļākā. Tāpēc priekš tevis arī ņēmu. Vienkārši šeit man nekas neiet, ja? Es saprotu to, ka šo te čūsku kaudzīti es nevaru savaldīt šodien. Man jābrauc mājās skatīties, kā ir uz īsti motori. Višķi paēdām un aizmirsu filmēt. Viss netīrs. Tikko nostrūkoju pāris detaļas. Refurbishing, kā saka. Atbrauc Roberts un mēs tikām galā ar tām trubām, kā mēs nevarētu tikt galā. Viss ir salikts, izņemot to, ka trūkst visi savilcēji un jābrauc pakaļ vienai kartera ventilācijas trubai. Tur viņu redzēt. Bet tad es sastrūkoju visas detaļas. Šos nevajadzētu strūkot, bet mēs sastrūkojām. Un tur jau pirmā detaļa ir refurbished. Tā teiktu, Vaiskrīvu garāža, it's rebuilt. Aizmirsu filmēt. Es reāli aizmirsu filmēt šodien. Bet atbrauc Robis un mēs ieliksim motoru. Valdis ir pacenties. Visas kolektoru trubas ir jaunas, ar jauniem hamutiem, lai nekas netek. Te mums vēl trūks noku sensorā, štekeris, kaut kādi vadi, ka mums nav vēl līdz galam noku sensors. Bet ir atrestaurēti motoru kronšteini. Un šitādi te mēs tagad arī liksim iekšā viņu. Lai arī tā čaļiem ir mazliet pārsteigums, ka motors jau ir iekšā, nevis te. Kaut kas padarīts riņķī apkārt. Tā kā motors būs iekšā, tūlīt pat. Es jau gatavojos šito stārķi vai zosi, vai kā viņas sauc likt. Tā kā tūlīt būs. Mēs esam jau pieskrūvējuši spārratu. Jā. Roberts, protams, atrada plauktā. Nissan, ja? Tas ir šeit, man liekas, ka kopš viņš lika kopā savu ar to mašīnu. Nav bijis nekad. Nē, es to licis kopā. Tas ir vispār, viņš te ir 15 gadus tas sūds stāvēs. Šis te plasmas centrētājs. Viņš šoreiz beidzot ir noderējis. Īstenībā ļoti patīkams brīdis. Šis ir standarta sajūgs. Paņem nost. Standarta sajūgs ar kaut kādu propelleri saucamā. Jā. Keramikas disku. Šitas no Bārnsvaina sarkanā 14. plauktā atradās. Ok. Tad tāds ir. Varbūt šitā. Kaut kādu
līmenī. Jep. Mums viss izdevās. Tad es atceros to, savā laikā apraušu tās skrūs. Disks nebūs patiesi? Nē, perfekti ir. Redziet, skatieties. Šīs nostājās, viņš bišķi var, teiksim tā, nodils. Bet, nevis nodils, bet mazliet padils, nevis jauns. Ja viņš būtu pilnīgi jauns, viss tas setups, tas šities 100% nostātos viens otram pretī. Tagad viņi mazliet ir panākuši uz āru. Bet tas ir spot on. It was at this moment that he knew. He fucked up. Rokas pārvilkt. Prātspāļa. Robertam dinametriskā roka. Sveicien Marekam, kad mēs skrūvējam klāt netīri detaļas. Jā, Marek. Čau, Marek, mēs skrūvējam. Mums vajag N52. Mums vajag N52 motoru. Perfekti. Īstenībā saka, skaties otru pusi, jo tavā nekā tur vispār nav. Minūte 34. Jau rekorda. Minūte 34 no brīža, kad ieslēdzām kameru līdz brīdim, kad ir iekšā. Nu jā, pieredzējuši nisenisti. Saloniņš arī basically gatavs. Neviens īsti neprasīja, bet jūs viņus dabūjāt tos jokus. Viņš man saka, ātri gatavo tā mašīna. Es saku, man jau 3 depresijas pagājušas ir tā mašīna būvējot. Nu, priekš viena cilvēks tas ir ļoti ātri. Okay, jā. Okay. Labi, ka nepiešķīlās. Tur kaut ko. Izrādās, ka tur kaut kas tek. Brauc!